Te meitenes ir. Kas tad ir meiteņu cīņa, bet kur tad ir tās meitenes? Es tiešām nezinu. Jā, Kura? Tā, 4. Jā, Kata Sakša pret Martu Kipli. Jā, tur viena cīņa ir, kaut kas ir pamainījies. Jā, iepriekšējā sarakstā. Nekas, dāmu cīņa, daļas dzimums paliek aizvien populārāks. Boks apritē, ir Serrano, ir Katie Taylor, ir Natasha Jonas, ir Mikela Meijera, kas tikko atkal atguva čempionu jostu. Jau 3. svaru divīzijā, kurā viņi kļuva par čempionu. Klara Šilds, Savana Maršala. Ļoti daudz mums arī Latvijā bokseris meitenes ir gan populārs. Viens no Salmanlauzēm noteikti ir gan Agnese Boža, gan arī Zane Brīģi. Abas bijušās pasaules čempionu titulu pretendents. Pasaules ļoti jaudīgi sāk šo cīņu. Zilās tur pārstāv Marta Kiplī no Latvijas cimdiem. Labi atbild. Tīboks un boksa skolas Rīga pārstāv Kata Sakša. Labi! Knockdowns. Tiek atskaitīts sarkans tur pārstāvēja Katai Sakšai. Nedaudz kļūdījās. Rociņas bija palaists uz zemes. Nē, šeit nav knockdowns, te viss kārtībā, tas pakup meiteni. To tiesnes arī piefiksēja. Un katra redzējuma izveidoja acis kontaktu ar savu stūri, ar treneri Gatu Ābeli. Gatis arī ir labi zināms savulaik boksers. Viņš bija viens no tiem, kas arī savā laikā, tad kā ar Mairu Briedvars neviens negribēja šeit Latvijā stāvēt pāros un sparingot. Viņš bija tas, kurš jau bija beidzis karjeru, bet bija gatavs. Un viņš vienmēr ir labā formā. Es domāju, arī šobrīd viņš ir ļoti labā fiziskā kondīcijā. Redzam, šeit dominants ir Martai Kiplī. Marta ir spēcīgs sīt, nedaudz izsit arī korpus. Jā, šeit ņems nost izskatās. Meitene šobrīd atskaita Katai knockdown, bet viss cīņa ir galā. Izsit korpus meitenē. Cepurnos abām dāmām. Bet šajā duelī šoreiz labāka bija Marta Kiplī no boksa kluba Latvijas cīņa. Taču, kā jau es vienmēr saku, šeit vai tu uzvari, vai mācies. Un, protams, šī bija laba skola abām meitenēm. Un cepurnos meitenes demonstrēja ļoti labu raksturu. Abas gāja, abas cīnījās. Un rezultāts ir šoreiz šāds. Bet kas to zina, kas notiks, ja būs revanša mačs, piemēram, pēc gada un tā tālāk. Jo šeit varbūt arī, mēs nezinām tās, tā pieredze, cik tad ilgi meitenes katra no viņām nodarbojas ar šo fantastisko sporta veidu, ko mēs dēvējam par boksu. Apsveicam Martu Kiplī ar uzvaru. Meitenes klasies apskaujas. Un, protams, ringā ir cīņa, bet ārpus ringa visi ir draudzīgi. Boksā un cīņas sportā kā tādā ir ļoti laba kultūra un reti kurā zālē vai kurā pasākumā tu ies un atsveicam verbāli. Šeit nevar, ka jāiet paspiet uz roku un tā tālāk. Tu verbāli ies, tev viņam sveicināsies, jo katrā zālē, ja tev mājās to nav pastāstījuši, tad zālē tev katrā iemācīs, ka šī te kultūra tā ir ļoti svarīga un tev ir jāreprezentē, tu reprezentē ne tikai pats sevi, tu reprezentē savu ģimeni, tu reprezentē savu kultūru.